Labdien, Vīzija Latvijai. Un šodien mūsu viesis ir Gins Kukainis, kurš ir, es gribētu teikt, ar ļoti bagātīgu pieredzi. Ar bagātīgu pieredzi gan privātajā sektorā, pašvaldību, kā domas priekšsēdētājs, kapitāla sabiedrības vadītājs. Un arī šīs Latvijas aprites saimniecības uzņēmumu asociācijas, jeb kā pazīstam LASOA, vadītāja vietnieks. Labdien, Ginti! Sveiks! Un šodien, es domāju, mēs to sarunu varētu ievirzīt tādās divos blokos, bet izejot no domas Vīzija Latvijai. Vīzija Latvijai un šīs te pieredzes, kas ir uzkrātas, noteikti arī parāda to ceļu, ja, ko varam darīt labāk, ja, ko varējām darīt labāk, ja, un bieži vien no pagātnes lietām varam iemācīties, ja, lai viņas nepieļautu tālāk uz priekšu. Nevis, lai vienkārši sev kaisītu pelnus uz galvas, bet lai vienkārši nedarītu muļķības tālāk. Un droši vien arī tāds starptautiskais piemēri, ja, kas ir redzēti citās valstīs, kā viņi dara, tas viss palīdz veidot vīziju Latvijai. Bet pirms ķersimies pie atkritumiem, tad varbūt iesākam par to, no kurienes tu esi nācis. Kas ir Gins Kukainis? Jā, sveiks, Jāni. Man laikam vienmēr ir tāds prieks tevi parunāties. Un, kas ir Gins Kukainis? Gins Kukainis ir, es vienmēr saku, lauku puisis ar tādu nemitīgu vēlmi kaut ko sasniegt, kaut kur tiekties, kaut ko nemitīgi darīt. Un līdz ar to arī tā mana pieredze un tās manas dzīves tāds ritms vienmēr ir bijis ar tādām salīdzinoši interesantām lietām, tēmām saistīts, kur tad es mēģinu sevi kaut kādā veidā piepildīt un realizēt. Un vienmēr man ir interesējis tāda lokālais pašvaldību līmenis, lokālais viencētas līmenis, pagastu līmenis, kur tad, no kā es arī vispārībā tādā lielākā aktivitātē, varētu teikt, aizgāju vai kaut kā nokļuvu pēc tam. Tu oriģināli esi no Smiltenes? Es esmu dzimis Smiltenē, bet mans pagasts, bērnības pagasts ir Grundzāles pagasts. Kas šobrīd ir Smiltene? Smiltenes novada, Grundzāles pagasts. Un tas ir tas pagasts arī, kas man tajos es tagad nevaru, bail, ka nesameloju, man liekas 22, 23 vai 24 kaut kur gadi, kad man iebalsoja pirmo reizi par deputātu Smiltenes novadā. Tad pat nebija vēl Smiltenes novada, tad bija vēl Grundzāles pagasts. Es atceros pēdējais sasaukums pirms tās reformas, kas bija tagad jau bija tā pēdējā reforma, tad vēl vien pa vidu, tad tā trešā reforma. Ja? Kad pagasti uz novadiem pirmoreiz veidojas. Jā, jaunietis Grundzāles pagasta pārvaldē. Jā, tad bija pagasta padomi. Un tas bija tāds, tu esi pilns ar enerģiju, pilns ar domām, nesaprotamā veidā tev cilvēki ir, nesaprot, uz ko viņi ir balstījušies, balsojot par tevi, bet tu tur esi, un man bija palicis gads līdz sasaukumam, tad mums bija priekšsēdētājs tāds Jānis Kuprišs, kur diezgan neveiksmīgi daudzās bildēs vienmēr sanāca tā kā, ka viņš visās lielās sanāksmēs ir pievērs acis. Tā. Un tā daudz jaunieši un tāda vidē vecam cilvēku lika lielas cerības uz to manu enerģiju, ka kaut kas tur mainīsies. Un tad mēs tur arī centāmies darboties tādā, no tā arī sākām tur. Daudz ko izdarījām. Estrādu uzbūvējām, ielas atjaunojām, ūdeni, kanalizāciju, savilkām tajā pagastā. Skolu atjaunojām. Pēc tam pārvēlēja arī, pēc tam bija apvienošana. Un pēc tam bija administratīvā reforma un izveidojās novadi. Pirmoreiz izveidojās Smiltenes novads, Smiltenes pilsēta apvienojas ar pagastiem. Bet to jau izdarīja jau pirmās reformas. Pirmās reformas laikā, jā. Un tad es atceros, kad es biju jaunākais deputāts Smiltenes novadā, un otrs jaunākais bija par mani 10 gadus vecāks. Un tava pieredze, tad paralēli šim pašvaldības, jā, padomas, pagastu padomas darbam, bija kaut kur privātajā sektorā. Jā, man ir piederējuši vairāki uzņēmumi.
esmu nodarbojies ar projektēšanu, esmu nodarbojies ar dažādu pakalpojumu sniegšanu. Kādreiz mums bija paintball parka Saldo ar muzikantu Lustīgais Blūmīzers. Tad mums bija šī projektēšanas sadaļa. Pašā startā no skolas sola es sāku strādāt Zemkopības ministrijas, bija atbildīgais par biodegvielu. Bet tad pēc tam es aizgāju uz Pāriks banku, un tad jau paralēli man arī vienmēr bija autoservis, kādreiz bija, mēs ar draugu bijām izveidojuši autoservisu un taisījām mašīnas un tirgojām mašīnas, pirkām mašīnas, taisījām, pārdevām mašīnas, bet to darījām paralēli kaut kādā veidā tad. Un tas bija tas laiks, kad arī tad es kļuvu par to Smiltenes novada deputātu. Un tad es daudz braukāju no Rīgas uz Smilteni, uz sēdēm, iedalījos tajā saimnieciskajā dzīvē, līdz pārcēlos un atgriezos uz dzīvi Smiltenes novadā. Un tā pārcelšanās un atgriešanās uz dzīvi Smiltenes novadā bija reizē ar to, ka tu kļuvi arī kā Smiltenes novada domas priekšsēdētājs, vai tas bija vēl pirms tam? Es Smiltenes novadā kopumā nostrādāju 10 gadus. Un sākumā, tad, kad es kļuvu par to jaunāko deputātu, Smiltenes novadā ievēlēties, man bija tāda ļoti liela interese dabīgi par notiekošiem procesiem. Un tad visi tie pārējie deputāti, es tur biju tā kā uzradies, tā kā balts sniegs no debesīm nokritis, un neviens mēs bijām pazīstami, neviens kādu pazina, neko. Es vienīgais no tā pagasta esmu ievēlēts, un es tur tagad pie tā galda sežu, un tāds, kāds man tas jautājums ir tādu, un es arī viņu uzdodu tajā laikā. Es atceros, ka priekšsēdētājs bija Ainārs Mežuls, un arī pēc tās reformas tie jautājumi, kas bija jārisina, bija daudz un dikti, un tur bija par vienu kapitāla sabiedrību tajā laikā runa. Un es tur biju tāds diezgan daudz neērts jautājums uzdevis par to kapitāla sabiedrību, un tad tur arī inicējis tur tās izvērtēšanu. Un beigās man ielika par tās izvērtēšanas grupas vadītāju. Tā doma, laikam, kad es arī ar visu to izvērtēšanu noslīgšu turpat kopā, bet es kaut kā izpildēju. Un tad tas skatījums pavērtās savādāks. Un tad piedalījos konkursā pašvaldībā uz saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju. Un tas, laikam, bija tāds mans vislielākais izšķirošais lēmums dzīvē. Aiziet projām no Rīgas, no privātā biznesa, uz pašvaldību saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju. Un tas pirmais mēnesis man strādājot bija, es domāju, ka es esmu dzīvē izdarījis vislielāko kļūdu. Jo es pat biju nolicis pie sēdes piešķirt jaunu dienestu automašīnu privātajā sektorā, ko es turēju pārvietoties. Tev tur nav jāskatās kilometri brauc, ko darīju un kādā. Un tu tagad nonācis pašvaldībā. Man pat nebija ne galda, ne datora, nekā. Bet tu atbildēji par visu pilsētas saimniecisko dzīvi. Nedegošām lampiņām, bedrītēm, jo tavu telefonu jau uzzināja uzreiz visu un tev zvana. Bet tev reāli nav vispār resursu, ar ko tur sākt strādāt. Tas sākums bija tāds diezgan graujošs. Bet un tajā laikā es atgriezos no Rīgas dzīvot vecātā mājās. Un tā, tad es pēc tam jau pēc kaut kāda neilga laika kļuvu par vietnieku saimnieciskos jautājumos. Tad Aināru Mežulu ievēlēja Saeimā, un tad es kļuvu par priekšsēdētāju. Tas ir 2014. gada novembris. Jā. Es vienmēr tā kā mēdzu teikt, ka mēs ar Jāni Baiku sākām vienā laikā. Mums tur ir ar 1 vai 2 dienu starpu. Jā, un es arī gribētu teikt ar tādu iezīmi, ko es esmu redzējis no tā 2014. gada. Es esmu valmērietis, un pirms tam bija Kocēna novada iedzīvotājs. Šobrīd esmu Valmieras novada un arī fiziski dzīvojot Valmierā. Un vērojot Smilteni no šiem 2014. gada, un tālāk uz priekšu. Tas arī iezīmē tādu attīstības vilni. Es redzēju, ka šeit Valmiera attīstās, un es redzēju, ka Smiltene arī ļoti tur līdzi, un gan ar uzņēmēju piesaist, gan ar to visu. Pirmkārt jau tas, ko es sadzirdēju par to, ka tev kā saimnieciskās daļas vadītājiem, tev bija jāapgūst katrs centimetrs principā. Ja katra bedrīte, katra ieliņa. Tas bija Jāni milzīgs pluss tajā brīdī, kad es kļuvu par vietnieku vai par priekšsēdētāju, pēc tam vēlāk, kad man jau telefonā jau bija 2000 numuri jau no cilvēkiem, jo katrs, kas zvanīja, es jau katru biju saglabājis, un man bija katrai ielai ieceltais direktors, kas atbild par planēšām, bedrītēm, no sabiedrības, no cilvēkiem. Un tas bija milzīgs pluss, jā. Tad kā mēram svarīgi ir tā klātbūtne. Un pārzināt
tos ikdienas procesus, jo es to tā ļoti savelku. Man iepriekš bija saruna ar Baiku Jāni, un arī ar viņu runājot, tu tā dzirdi, ka viņš ir izstaigājis katru to ielu, viņam hobijs staigāt, ja, un līdz ar to redzēt tādā klātienē. Tev atkal no bišķiņa citas puses, ja, no tādas pārvaldības. Kaut gan viņš arī bija tajā pārvaldības līmenī. Man jau saimnieciskās darbības nodaļas laikā man grāmatveži pārmet, kā es pilsētu var nobraukt 50-60 km dienā. Jo tieši ar šādā veidā es pusdienlaikā vai braucot uz pusdienām, vai no rīta, vai pēc tam vakarā uz mājas, vienmēr braucu pa kaut kādām pilsētas ielām, tā kā redzēt klātienē to. Un kā tu pats redzi, no 2016. gada novembra līdz 2019. gada novembrim, tu esi Smiltenes novada priekšsēdētājs. Tas ir kā kompliments, ja, ka es tiešām redzēju, kā Smiltene uzplaukst. Un man tagad iedeva tādu grūdienu viņai. Bet kas bija tie priekšnosacījumi, vai tas tikai no malas izskatījās, jo bieži vien jau arī mēs uztaisam skaistu bildi reklāmu, jau, un kas tur ir aizmugurē. Vai tur ir segums, un tas turpinās, kā tu pats redzi, vai tu šobrīd arī vēl dzīvo Smiltenē, Smiltenes novadā? Un varbūt pastāstīt par šiem 5 gadiem, pašvaldības gadiem, ko tu redzēji, kas bija tie priekšnosacījumi, lai Smiltene attīstītos. Un es domāju, arī tādas dzīvojamās telpas, ja, tur visu laiku ir trūkumā, ja, pieprasītas. Un es ar interesi vēroju, kas notiks ar māju, kuru renovēja, attīstīja. Man tagad vēl nebija līdz galam pabeigt, kad jau dzīvokļu vairs brīvi nebija. Jā, es līdz šim vienā intervijā teicu, ka tas bija mans viens no labākajiem laikiem, dzīves labākajiem laikiem, absolūti labākajā komandā. Jo tas, ko man ir prieks par to, ka daži ir sekojuši, un mēs turpinām strādāt kopā šobrīd ar šiem cilvēkiem. Jo tas bija tas laiks, kurā mēs vienkārši Smiltenē tajos 5 gados mēs mēģinājām taisīt milzīgu izrāvienu infrastruktūras attīstībā un tieši uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Jo es arī vēl joprojām domāju tā, ka ikviena dejošana, dziedāšana, māksla ir iespējama labi tad, kad ir nopelnīta nauda, kad ir sakārtota vide, un jo pamatā cilvēki pārcelsies no vienas vietas uz otru vietu Latvijā vai citur Eiropā dēļ labi atmaksāta darba. Un tad pēc tam būs skola, kultūra, sports un viss pārējais. Ja? Jo ir kaut kāds zināms attālums, ko katrs mēs esam gatavi mērot ar automašīnu līdz darba vietai, bet pamatā darba vietas un šī uzņēmējdarbības vide. Un tādēļ mēs tajā laikā ļoti aktīvi centāmies būvēt ielas, ceļus, ēkas uzņēmējdarbībai piemērots, jo mēs iedomājamies tajā 14. līdz 19. gads, tad mēs uzbūvējām pirmās 2 ražošanas ēkas jau vispār vidzemē, kuras veiksmīgi atrada savus nomniekus. Un līdzīgi tāpat kā tagad ir tie pēdiņās populārie stāsti, kur mēri ir palīdzējuši vai tur sarunājuši vai nedod Dievs piesaistījuši vairāk kādu kapeiku tur Eiropas fondu naudu. Man liekas, ka tas ir svarīgi mums kopumā Latvijai, kad šādas vietas tiek radītas un ir jauni uzņēmumi, kas atnāk un strādā. Un tas bija tas, ar ko mēs tajā laikā ļoti aktīvi nodarbojamies. Būvējām ceļus uz uzņēmumiem, kur tas bija jāsakārto. Pēc tam skolas attīstījām, pārbūvējām. Tas bija. Es atceros, kad mēs taisījām tās projektu sanāksmes, mums viņas gāja pa kādām 3-4 stundām. Tur visi klāt būvvalde, nekustamā īpašuma, projektu virzītāji. Tas bija tāds katru otro pirmdienu, laikam mums bija viņas tāds labs laiks. Jā, gan pagastos, gan pilsētā. Mēs principā centāmies ieinvestēt, piesaistīt naudu, neteiksim otra budžeta apmērā, bet tādu 1/3 no budžeta mēs spējām piesaistīt tajā laikā ļoti aktīvi visādās dažādās struktūra fondu programmās. Tad uzņēmējdarbība ir kā Latvijas attīstības virzītājs spēks
Tas ir tas, ko tu satvēri pašvaldībā, ka tas būs tas, kas dzīšot izaugsmu uz priekšu. Jā, pilnīgi noteikti tādām vietām, tādiem novadiem kā Smiltens. Un tas būs numur 1, lai cilvēki tur dzīvot, lai cilvēki tur uzturētos. Un pēc tam būs arī finansējums, lai iekārtotu vidi un sakārtotu, lai būtu skaisti un patīkami. Tāds sirdsdarbs toreiz atceros, bija vecā parka rekonstrukcija, kas tur bija visos tajos 5 gados sadalīta pa kārtām, cik vien varējām padruskai atļauties, bet beigās tie 20 pār hektāri tika norekonstruēti. Un tā ir sakot tā patīkama, lai tā sirdslieta, kur cilvēkiem patiks uzstājoties, staigāt un patīkami darīt. Pastaigāties. Pats esmu vairākas reizes bijis ar ģimeni, forši celiņi. Jā, un arī izglītības reforma, tas, kas mēs toreiz... Man tur par tādu mazliet neprātīgu sauca, kad mēs apvienojām Smiltenes pilsētā 3 skolas, jo tas bija visas šīs 3 skolas savā starpā konkurēja, bija mazs bērnu skaits, un pašvaldība bija tā, kas visām tām 3 skolām deva naudu, lai viņi savā starpā konkurētu. Un gala rezultātā tad par ko? Tad apvienojot visas tās 3 skolas, piesaistot arī struktūra fondu finansējumu, arī šobrīd tik tās skolas, viņi pilnīgi citā veidolā, tur ap 1000 bērniem, ir cits izaugsmes stāsts uzreiz. Bet tajā brīdī, kad tas notika, tad bija, es atcerēšos, man kabinetā ienāca visi mani tā laikā skolotāji, skolotājs no ģimnāzijas, un viņas man tā arī pateica, tu, Gints, biji mūsu skolas ģimnāzists, tev ir ģimnāzists tā cepurīte, jo tur bija tas tituls tāds jāiegūst. Un to es arī mūsu skolas kapracis. Nav baigi labā sajūta tajā brīdī, kad tu to dzirdi. Un tev jau nav vēl nekas izdevies, tu esi tikai tā ceļa sākumā. Tā reforma ir sākusies, tā finansējums vēl jāpiesaist, bet man šobrīd par to nav absolūti kauns, viss ir izdarīts. Un skola ir ļoti skaista un ir sakārtots, un man bērni tur šobrīd mācās, abi 2. Šodien man bija tieši tikšanās, satiku nejauši arī cilvēku no Smiltenes novada, un kaut kā sākām runāt par politiku, un tad viņš tieši atcerējās. Viņš saka, tagad pie novadā jau tie uzņēmēji nav pie vadības. Droši vien, ka domājot par tavu komandu, kas tā kā arī turpināja šīs te gaitas, un tās skolas viņi tur aizslēdz, bet šodien jau ir labi. Tā kā tie gadi pagājuši, un pēc tam jau cilvēki ierauga to kvalitāti, jo viens ir skolas slēgt cipara pēc, tas, ko mēs arī dzirdam un redzam, kas, es uzskatu, ir ļoti nepareizi, bet bieži vien ir jāpaskatās dziļāk tajā visā un jāsaprot tā lietu kārtība. Tāpēc, man liekas, gan pašvaldības vadības līmenī, gan arī ministriju, ja cilvēki iedziļinās un izprot to centimetru, to ieliņu, to bedrīti, un mūsu arī īstenībā mēs bieži vien kaut kur tā kā noliekam cilvēkus, kas strādā tajā valsts pārvaldē, struktūrās, bet tur ir ļoti daudz cilvēku, kuriem tiešām tas ir arī tāds sirdsdarbs, ka viņi ar sirdi un dvēseli tajā ir iekšā, iet un pēta un roku, un galvenais viņus sadzirdēt. Jā, galvenais sadzirdēt, un galvenais arī no tā visu, ko tu sadzirdi, izlobīt pēc tam, kas ir graudi un kas ir pelavs. Un uz ko ja tu atrodies pašvaldības tajā pozīcijā, uz ko tev tērēt to enerģiju un uz ko netērēt, jo ļoti daudz arī ir, īpaši tur pilnmēnesī ir tādi stāsti, kur tu jau gaidi, kad atkal tas pilnmēnesis būs, un tev tas stāsts atkal ir tā kā no jauna. Un tad ir tāda vēl mums, man liekas, sabiedrībai kopumā. Es domāju, ka tev, Jāni, ar 6 bērniem tas vairs no kaut kā 3. ir jau beidzies, visticamāk, bet tam, kam ir 2 vai mazāks tas bērnu skaits, tādu pārlieku. Mēs tā kā gribam tam bērnam tādu pilnīgi tādu čaumalu apvilkt riņķi, un nedod Dievs, un nezinu kur, un nezinu kas un kā. Bet tāpat laikā, man liekas, ka mēs augām mazāk, mums gan uz ielām bija vairāk automašīnu, gan kopumā bija bērni vairāk, gan tās bīstamības, kas varēja notikt, bija vairāk. Bet mēs kaut kā tā kā, neatceros, ka man vecāki bija pat uztraukšana, man liekas, bija aizņemti darbā. Un mēs tāpat izaugām. Un es nesaku, ka tas ir pareizi tajā laikā, bet man šķiet, ka mēs šobrīd ļoti daudz ko pārspīlējam.
Un kad skolotājiem varbūt ir mazliet jau grūti paliek arī strādāt, jo bērnu skaits kā ir mazāks, bet tikt galā grūtāk. Ja? Un kaut kur mums tā visatļautības robeža kopumā sabiedrībai ir tā kā, padaudz laikam. Tā atbildība mums pret to vietu un pret to, ko mēs darām, ir tā kā sarukusi, man tāda sajūta ir. Arī pilnīgi tev piekrīt, jā. Es viņu saucu par pāraprūpi. Jā, pāraprūpe, kur vecāki pāraprūpē bērnus, bet tai pašā laikā, protams, ir jābūt atbildībai. Jā. Atbildībai. Un īstenībā šis jautājums man bieži vien arī ir, es domāju, skolnieku skaits samazinās katru gadu. Skolu skaits arī samazinās katru gadu, jo viņas aizslēdz. Visu laiku pietrūkst skolotāji. Jā, man ir jautājums, kur paliek šie skolotāji no slēgtajām skolām. Otra puse, skolēnu skaitam samazinoties, būtu jāsamazinās arī problēmu skaitam. Jā, jo tu vari vairāk veltīt šo uzmanību. Bet mēs redzam aizvien pieaugošas šīs te, un tas nozīmē, ka kaut kur ir aizšauts garām. Ja tu man jautā, es tev teiktu, ka pieaug mūsu pašu prasības, kuras pēc tam arī pret to skolotāju, pret to skolu pieaug mūsu pašu vecāku prasības. Un atkal tā skola nonāk tajā aplī, lai viņas piepildītu un realizētu. Perfekti arī tajā smiltenes laikā, slēdzot, apvienojot tās 3 skolas, tad šķiet, ja tur bija 3 skolām, visām vieta bija, tagad tu viņas apvieno un tagad saka, vajag piebūvi. Paga. Ar apvienošanu jau nesanāca bērnu vairāk. Bet pa to laiku jau ir mainījušās prasības attiecībā uz kvadrātmetru uz vienu bērnu un tam līdzīgi, un tev atkal jau tu nonāc kaut kādā jaunā aplī, un tev šit, ka būs viss tā kā atrisinājis, nekā, sākam no jauna. Tas kopumā, tas smiltenes laiks bija ļoti interesants, un tas ir sarežģīts darbs, tas ir tāds laikietilpīgs darbs. Es laikam varu teikt paldies tajā laikā sievai, kas tiešām varēja vairāk būt kopā ar mazajiem bērniem. Man tam bija, es biju tādā vienā lielā skrējienā. Izklausās, ka 8 stundu darba dienā neiekļāvies. Un tā sestdiena, svētdiena vienmēr bija tāda, tu atbrauc mājās, tu no rīta gribi tā kā varbūt ar tiem bērniem vai padarīt kaut ko, un tev 2 jābūt pasākumu. Tas nozīmē, ka 12 jau tu ej dušā, tu guldini drēbes, aizbrauc uz to pasākumu. Pasākums ir līdz 4, mājās tu esi 5, 6 vakarā, ja tev ir jau tāds jau, neko tu baigi daudz vairs nevari paspēt. Tā visu laiku. Jā. Kā tu tagad redzi? Tu dzīvo Smiltenē, Smiltenes novadā, braukā garām. 19. gads tu aizgāji uz ZAO, bet jau redzi, ka tevis iestumtais kuģis, ja, tā es gribētu nosaukt šo te pašvaldību. Tas, ko tu izdarīji šajos 5 gados, domāju, tu ļoti iekustināji to visu. Un, kā tu redzi, tā trajektorija saglabājās, ir nepieciešams korekcijas vai principā tas uzņemtais apgrieziens, ja, ātrums kustās un Smiltene aug un attīstās. Šis ir grūts jautājums. Es tik tālu, cik šobrīd es norobežos no pašvaldības darba, es laikam neesmu bijis vēl šajos 6 gados nekad. Tie pirmie 2 gadi bija ļoti grūti. Tādi, kad vēl tev cilvēki turpina zvanīt, uzņēmēji turpina zvanīt, tur sabiedrība kaut ko prasīt, ir Smiltenē ieejot veikalā, tev uzreiz kaut ko prasa. Un tad tu dzirdi to kaut kādu apmierinātību vai neapmierinātību, tad šobrīd es no tā esmu tā laikam salīdzinoši jau. Bet arī ir 3. mērs jau šajā laikā jau, kā Smiltenē pēc manis. Un es, man būtu gribējies, kad jau būtu tie vismaz, vēl joprojām risinām tos manā laikā kaut kādus attaisītos projektus, bet gribētos, ka viņi būtu bijuši novesti līdz galam. Tas laikam man tas tāds, jo gan tā pati centra pārbūves Smiltenē, gan tie uzsāktie projekti, kas bija ap vidusskolu, kur līdz ko pamainās tas virziens,
tā es teiktu, ka kavējās tas arī izpildes laiks. Un man aizvien vairāk patīk dzīvē, tā gadās, kad vissliktākā pozīcija ir tad, kad tu nepieņem lēmumu. Tu nevari saprast darīt vai nedarīt, darīt vai nedarīt. Un gan tu pats sev to nespēji pateikt, un pēc tam arī sabiedrībai pateikt. Un tā pauze, viņa ir visriebīgākā. Tu tajā brīdī tiešām stāvi uz vietas un patiesībā slīdi atpakaļ. Un šeit gribētos tādu lielāku skaidrību, jo tajā brīdī, tad, kad tu esi pats sev pieņēmis lēmumu, tad tu tā vieglāk kaut kā var iet uz priekšu. Bet tavā laikā tu teici, ka tu satvēri to, ka uzņēmē darbība ir kā šis virzītājs spēks, kas ir prioritāte, lai pēc tam būtu saražota nauda priekš vispārējā. Un šīs te labi atmaksāto darba vietu radīšana, jeb uzņēmumu piesaiste, kas spēja radīt labi atmaksātas darba vietas. Tā droši vien būtu pareizāk, jo vienreiz man aizrādīja, ka ja pašvaldība un valsts taisīs labi atmaksātās darba vietas, tad nekā laba nebūs. Bet ka tieši palīdzēt šim te privātajam sektoram atspērties, ienākt, sagatavot infrastruktūru, un kas var nodrošināt, kas nevis taisa ražotni jau uzreiz jau kalkulācijās liekot darbiniekus ar minimālu algu, kad spējas nodrošināt, bet kas jau teiksim, šo te vidējo līmeni, vai tuvu tam, vai varbūt pat augstāk spētu nodrošināt. Vai šī trajektorija tiek saglabāta? Vismaz tev, kā tu pats teici, ka tu esi stipri atkāpies nost no šīs pašvaldības vadības, arī interesējoties, un droši vien cilvēki arī var veikalā neprast no tevīm atbildību par to, kas notiek Smiltenē. Bet vai tu redzi tā garām braucot, caurbraucot, ka šis virziens tiek saglabāts? Es redzu, kad par to šobrīd pēdējā laikā kad aktīvāk tiek par to runāts un darīts, lai to kontaktu uzturētu labu. Tas, ko vēl gribētos, ka tas pie tā, ka ja tajā novadā bija vēsturiski attīstīta tur labi ceļu būve, tur kocinieki, 10 lielākie kokapstrādes uzņēmumi tieši Smiltenē no visas Vidzemes koncentrējušies, ja tur, piemēram, no visas Vidzemes pirmā 10 5 ir Smiltenes novada uzņēmumi, tā skaitā lielākais darba devējs, tad, Vidzemē, tad tu saproti to, ka tur ir tādā pašvaldības vadības līmenī tev ir jāspēj, labi palīdzēt tiem un just, kas ir vajadzīgs tiem lielajiem, tur Storenco, Granula Invest, tur Madara 89, top tīklis, kas ir, vai tur, piemēram, Arteksam vēsturiski, kur ļoti daudz sievietes nodarbināja. Un tāpat laikā arī pagastos saglabāt to ieinteresētību tiem mājažotājiem, strādāt, darboties tur lokālā līmenī un atrast kaut kādu savu mazo noiet tirgu. Un visu laiku tā milzīgā balansa meklēšana starp tām interesēm. Bet tas, kas pie tā lēmuma tev ir jāpieņem, kas visai kopējai sabiedrībai atnesīs labāku rezultātu. Vai tas, ka tev tam ceļiniekam būs pilna sezona nākamajā gadā, un parēķināt tās ģimenes, kas būs no tā ietekmētas, vai no tā, ka tev pagastā mājažotājiem būs, piemēram, telpas. Ja? Un tad, cik liela ir tā ietekme. Un tad vienmēr tu nekad to nevar izmērīt laikā, jo laikā vienmēr tas mazais saņems vairāk uzmanības un laika pret to lielo, bet tā ietekme, kas uz to novadu veidosies, būs lielāka no tā lielā. Un bieži vien tie lielākie uzņēmumu vadītāji nav ļoti ieredzēti vai mīlēti sabiedrībā, jo viņiem jau jāpieņem diezgan strikti tie lēmumi. Un tam pašvaldības vadītājiem vai pašvaldībai vienmēr ir jābūt tam tādam vidutājam starp to attīstību un starp to lielo un starp to mazo.
Es teiktu šobrīd to kursu, nu, viņš ir vērtējams, nu, man ļoti patīk Valmieras kurs, es godīgi atzīšos. Šobrīd man tā noteiktība un tas ir tas, kas man drusku Smiltenē pietrūkst, jo drusku es redzu, ka ir tāda fokusa meklēšana, bet man patīk tā skaidrība, kur tur Valmierā ir izteikti pēdējos gados tāda nelokāma skaidrība un mērķis, uz ko grib iet un uz ko grib tiekties, un tāpat laikā ar to netiek pazaudēts neviens cits. Mazie netiek pazaudēti, viņi tiek redzēti, viņi tiek uzslavēti, viņi netiek nekur pazaudēti. Bet tas reģiona tā vilkme ir šobrīd, pēdējos 15 gados, man liekas, augstākā Valmierai. Tas tāda, izteikta. Labā ziņa, kad es domāju, ka Valmiera arī kā tāds vidzemes centrs, es atļautos viņu tā nosaukt, kad viņa spēja vilkt līdzi arī to apkārt. Visu, kas ir apkārt, tai pašā laikā arī Smilteni, Ceisis, kas ir tuvāki, šīs te tuvāki novadi, droši vien jau tie, ar ko robežojās. Kas pavelk tā kā līdz kaut kur ir konkurence uz kaut ko, bet tai pašā laikā ir arī tā vilkme līdzi, jo arī viens tāds uzņēmums, es satiekos šeit, ka viņš Smiltenes novadā Raunā filiāli tā kā taisa. Es saku, pēc izvēlējies Raunu, viņš saka, tur jau tāda vilkme, tur ir darbinieki un viss ir, es saku, bet tur ir augsta konkurence. Un tas ir tāds fenomens, ko es esmu daudz runājis arī ar Valmieras uzņēmējiem, kad no vienas puses šeit ir viszemākais bezdarba līmenis un visaugstākā konkurence uz darbinieku, bet tai pašā laikā, ja tu parunā ar Alūksnes, Madonas novada uzņēmējiem, tad tu saproti, ka šeit tas darbinieks izmaksās varbūt vairāk mēnesī, bet viņš tev ir un viņš ir kvalitatīvs. Un līdz ar to tu saproti, ka tā konkurence paceļ latiņu visiem, visi cenšas izturēties labāk un sabiedrība kopumā aug daudz straujāk. Un tas ir tāda lieta, ko īstenībā apkārtējie sāk pamanīt un arī izvēloties, kur taisīt filiāli, taisa šeit tajā, mūsu tādā vidzemes centrālajā reģionā. Jā, pilnīgi noteikti es varu tam piekrist. Tik tas, ko man vērojot, man ļoti jau no Smiltenes laika patīk visi šie ekonomiskie dati par novadiem. Es vēl joprojām sekoju līdzi iedzīvotāju ienākumu nodoklim katrā novadā, kas samaksātais, sekoju līdzi piesaistītajām investīcijām novados, bezdarba līmenim skatos līdzi. Tad, protams, visu top 30, top 40 pēc apgrozījuma, pēc darba vietām, pēc samaksātiem nodokļiem apskatos vidzemē. Un tas, ar ko es tā patīkami šobrīd redzu, kad uz tā visu vidzemes fona Alūksne ir savu pozīciju būtiski audzējusi. Tas, kad var redzēt, Ceisis vienmēr ir mazliet gājušas savu ceļu. Viņas nav gājuši to tipisko tādu industriālo, viņi vienmēr ir meklējuši tādu savu seju, un arī Ceisim ar Līgatni, Ceisis, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, viņiem arī tas diezgan dabiski ar tām ainavām, ar to vēsturi, kas ir šajās vietās, viņiem tas izdodas. Un pilnīgi noteikti, Valmiera ir tas vidzemes tāds, to arī skaitļi parāda. Pēc visiem cipariem vērtējot, Valmiera ir ļoti labi. Un uzreiz tad jau seko pārējiem. Un tad ir uzņēmumi, kuri mazliet viņiem varbūt pamainās tā dinamika katrā gadā. Tā veiksmes dinamika ir gājis, bet tas, ko summā, ar ko varam redzēt, kad tas Valmieras uzņēmumu tā izaugsme visu laiku solīt pa solītīm ir iet uz augšu. Tur tā viļņveidīgums viņa nav, viņš faktiski tāda līkne tāda visu laiku ir uz augšu. Un tas, ko vēl varētu noteikt, šis jaunais industriālais parks varētu iedot absolūti citu to bildi tajā vidzemē tajā brīdī pamainīt, jo es domāju, ka
Tas var pamainīt vispār arī tādu iekšējo migrāciju Latvijā. Es tā domāju, jo tas darbinieku skaits, kas tur būs vajadzīgs, un tas, ko tu minēji, Antā, konkurence, viņi jau pieaugs. Jātiek līdzi ar dzīvesvietām. Jā. Un labā ziņa arī, kad arī tos pašus datus skatoties, kad šis reģions spēja piesaistīt cilvēkus, kas ir 10, 15 gadus pavadījuši dažādās citās Eiropas valstīs, kas grib braukt atpakaļ dzīvot šeit. Un ir dažādi iemesli. Un tas ir tāds, kurus katru reizi priecājos, ka es satieku, un es aizvien biežāk satieku kādus, arī savus bijušos klases biedrus, kas saka, jā, mēs šo dzīves sezonu esam izdzīvojuši, ja, tur nākam atpakaļ uz šejieni, jo mēs redzam šeit iespējas. Un vislabākā tā kombinācija ir, kad to pieredzi, kas ir iegūta tur, ka tu vari pārnest šejieni un uzsākt, un arī tos kontaktus, ja, kas ir iegūti kādās citās zemēs, ka tu vari izmantot, lai ieiet tajā tirgū vēl daudz dažādas priekšrocības, sevišķi, ja ir tas uzņēmēja darbības gēns iekšā, ja, un ja es tur kaut ko iesācis, tad bieži vien daudz tā saka, viņš saka, tur it kā tās iespējas daudz un tā, cilvēku vairāk, bet šeit ir kaut kā brīvāk, un tās mājas sienas jau var palīdz. Jā, es domāju, pilnīgi noteikti, un ir arī, bieži vien ir varbūt arī tas, ko mēs šeit atļaujamies, tas tādāt kaut kur citur neatļaujamies. Kaut kādas varbūt arī izpildīt tādas darbības, kas ir traucējošas tiešajam darbam. Un savukārt, ja mēs to arī neatļautos šeit pie mums, tā darba kultūra būtu tāda pati kā kaut kur tur varbūt citur, tad arī būtu arī tas rezultāts mums labāks. Es domāju, to par tādu varbūt vidēji tāda aroda profesijas pārstāvi kādu, kas strādā, kur tā mēs varam minēt, jo tie jau lielā mērā man šķiet, ka daļa arī aizbrauc no mūsu valsts strādāt un meklēt laimi citur, bija daļa tie, kas tā kā bija tas izteiktais, visiem bija jāiet vidusskolā mācīties, tas kaut kur tāds arī ap mūsu paudzi, kad vidusskolā, un tad tev noteikti jāiet ir studēt, un tad jau tev jāiet studēt ir vai tur kaut kādas tās populārās socioloģija, tās visas tās lietas. Un tad ir kādam neveiksme, kaut kas nesanāk, un tad jau tev patiesībā nav pat aroda, tev nav pat profesijas. Un tad bieži vien tika izvēlēts aizbraukt projām, nopelnīt lielu naudu, atbraukt mājās. Un parādīt, ka es nopelnīju lielu naudu. Parādīt, ka es nopelnīju lielu naudu, jā. Un bieži vien jau var pat nestāstīt, ko tu tur darīsti. Bet bija svarīgi nopirkt BMW vai kaut ko citu līdzīgu un parādīt, ka tu esi arī spējis to izdarīt. Un tas bija, man liekas, mums tāds grūti tam tikt pāri. Cilvēkiem bija vienkārši sarežģīti ar to tikt galā. Ka kaut kas nav izdevies. Jo tās ekonomikas arī sāk izlīdzināties. Mēs te pirmajā raidījumā ar Gatu Krūmiņu runājām par šīm lietām, tad es arī tā minēju, ka tas pamat iemesls jau bija, kad šeit trūka labi atmaksātās darba vietas, ja, un tu brauc tā kā pelnīt. Un tad man atsūtīja ziņu, ja, vai komentāru ierakstīja par to, ka mēs aizbraucām dēļ tā, ka tā attieksme, ja, un tas, ko tu jūti, ja, sabiedrībā, nav tas pats, ja, kas ir, teiksim, Spānijā, tādās dienvidu valstīs. Tā cilvēka atvērtība, ja, smaidi sejā. Un šīs lietas, ja, kad tas bija tas iemesls, ka mēs tos smaidu sejā. Un tad mēs ar Gatu Krūmiņu par to tieši runājām, kad tie padomijas gadi, ka viņi ieaudzināja daudz dažādus gan netikumus, gan arī ievies stipras domāšanas izmaiņas. Un mums ievies to tādu, viens bija tā nabadzības domāšana un ieaudzināja tādu, es gribētu viņu nosaukt kā neprieku. Ja? Un līdz ar to, tad, kas vēl domās kavējās tajos laikos, ja, tad šajos nevar nekādīgi gūt to prieku, un līdz ar to, jo tā sistēmas pārslēgšanās ļoti daudziem bija ļoti, ļoti grūta un sarežģīta. Un
Par laimi es tajā brīdī biju bērns vēl, ja, un skolnieks, un to neizjūt. Ja, bet tie, kas jau bija tādi ritīgi jau spēka gados, ja, tad bija jāpārslēdzās, un ne visi to spēja izdarīt. Un tas, es domāju, arī tādu daļu rūgtuma atstāja, un līdz ar to tas veido to kopēju atmosfēru. Gads Krūmiņš kā zinātnieks un pētnieks, tad viņš saka, tie 40, 50 gadi ir tas laika posms, lai nomainītos gan attieksmes, gan domāšana, gan viss. Un mēs jau lēnām tuvojamies, cik mums tagad 36 būs. Ja. 36 gadi, un līdz ar to tad jau tuvojas 40. gadam, ja, kad tās paudzes nomaiņas visu, man tagad arī tai attieksmē visam vajadzētu iet līdzi un mainīties. Jā, tas, ko es dzirdu, ko tu saki, tas ir tā absolūti vienkāršot. Ja tajā, manā bērnībā arī tad, esot tajā kolhozā un aizbraucot tēvam līdzi uz kaut kādu darbu, kur viņš kolhozā strādāja, tad lielāko plenci un pļēguru, un otrajā dienā uz darbu atvilku, jo ir jādara darbiņš, ir jāstrādā. Šobrīd nevienu uz darbu nevelk vairāk. Un ir jāiemācās atnākt pašam uz to darbu un jāiemācās pašam kaut ko gribēt savā dzīvē. Bet es domāju, mēs to iemācīsimies. Es domāju, ka tas jautājums, cik mēs daudz Latvijā vēl tad būsim, bet mēs to iemācīsim. Sabiedrība kā tāda, cik liela mēs būsim. Bet tā mums tāda pašiem kaut kā tāda iekšējā nolemtība reizēm ir pārsteidzoša, jo es vienmēr saku to man tā anekdota ļoti patīk par to optimistu un to pesimistu, ja, kur tas pesimists saka, man vairāk sliktāk nevar iet. Man ir tik slikti, man visās vietās, kuras pieskaros, visur iet slikti. Tas optimists pienāk un saka, klausies, tev var iet vēl daudz sliktāk, tev var iet vēl krietni sliktāk, tev tiešām var iet sliktāk. Un ka mēs nevaram to tā kā paši redzēt arī to labo un ar paši ar to lepoties, priecāties un iet uz priekšu, jo, daudzās lietās mēs kaut kā paši arī sev to zīmogu esam uzlikuši. Es saku tā, man ir vienmēr bijis prieks atrasties un nonākt tādā cilvēku lokā, kuriem ir mirdz acis un ir enerģijas pilni un viņi meklē iespējas, nevis meklē, kā to nedarīt. Ja? Man liekas, tā ir laba atslēga nākotnē. Tas ir tas teiciens, kur parāda tos 5 cilvēkus, kas ir tev apkārt, un es pateikšu, kāds esi tu. Ja mēs esam to apkārtējo cilvēku summa, un bieži vien tā vide skaidrs, mēs esam katrs savs vides produkts, un tajā vidē, kurā pavadam laiku, tad par to kļūstam. Bet štāds teikums sanāca tieši pirms gribēju pārsliekties uz tavu kapitāla sabiedrības darbu, ja? Bet ne pa vidi, bet par vidi. Arī par vidu rūpi, ja? Un par zoo. Tavs pieredzes privātais biznes, pašvaldība, un tagad kapitāla sabiedrības vadība, liels kapitāla sabiedrības vadība, un kas sniedz ļoti būtisku pakalpojumu, ja, sabiedrībai, un kas ir atkritumi, ja, kas ir ilgtspēja. Un tā kā mēs viņiem šodien darbojamies, ir stipri atkarīgs, kas notiks nākotnē, ja, un ko mēs ar to visu darīsim. Jo, laikam jau cilvēks bez atkrituma radīšanas iztikt nekādīgi nevar. Jā, es teiktu, ļoti interesanta sfēra, ļoti interesants tas laiks, kurā mēs šobrīd atrodamies. Jo, ja mēs strādājam no Saulkrastiem līdz Baltinavai, tad visa vidzeme, kādreiz vēsturiski nepavelti ZAO, Ziemeļu vidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija, tad šobrīd neviens vairs tā nesaka. Šobrīd ir vidzemes. Ir ZAO, jā. Un drusku esam vēl Latgalē, kur arī šajā vidzemes stāstā arī mēs vēlamies palikt nākotnē. Un ar ko interesants šis laiks? Ar ko viņš ir saudabīgs? Mēs atkal esam tādā pārējā no tā, ka mēs esam vēl piedzīvojuši to laiku, kad visu nesaiz stūra un meklēja dziļāko grauvu vai mežā meklēja ierakums, kur sabērt visu nevajadzīgo.
Un mēs esam nonākuši līdz tam laikam, kad visu to, ko mēs visi kopā esam novietojuši atkritumu konteinerā, mēs to visu vēlreiz pāršķirojam, katru maisiņu attaisam vaļā, paskatāmies, kas ir nošķirojams, ko varam nodot otrreizēji pārstrādei, ko varam nodot otrreiz izmantošanai, un kas tad ir tas beigās, kas ir jānoglabā, kam tad tās pārstrādes nav. Un tāpat laikā tas ir milzīgi iespēja laiks, un to es šobrīd pilnīgi noteikti esot tajā sfērā, gribu teikt visiem, kas meklē kaut kādas biznesa idejas vai ko, skatāties to pārstrādes ziņā, resursu ziņā, ko var ražot no otrais izmantojumiem materiāliem. Tur būs milzīgs potenciāls nākotnē, es domāju. Mēs to nodarboties nevaram, kā ZAO. Tā mums ir konkurences padome, saka, ka tas jādara privātajiem. Man tieši bija jautājums par to, vai ZAO šajā virzienā arī skatās. Zinu, ka jūs taisat šos te hackathons par idejām. Jā. Mēs esam taisījuši 3 reizes, un mēs vienmēr sakam, mēs nemeklējam ideju sev, mēs meklējam ideju jums. Un mēs jums viņu palīdzēsim attīstīt, jo mēs tiešā veidā iesaistīties nevaram, tas jādara ir privātam kapitālam, mūsu tomēr ir tā funkcija, kas mums ir jāpilda, ir konkrēti šī no pašvaldību likuma atkrituma apsaimniekošana, tā visa sistēmas organizēšana, bet tas, ko var darīt no resursiem, tā ir tā iespēja, ko mēs varam tā kā veicināt, un to mēs tiešām cenšamies izdarīt. Interesants laiks ar visu transportu, pāriešanu uz zaļo transportu, visas zaļās lietas, tas vienmēr no tā, ko tu dzirdi, ir, es saku, vecais labais Excelītis, visu noliek pa vietām, un tas Excelītis ir diezgan skaudrs, un katra tā zaļā lieta maksā naudu, un mums ir jābūt pietiekami saprātīgiem un jāsaprot, kas ir tas, ko mēs varam atļauties šajā brīdī, ko sabiedrība kopumā var atļauties un cik platus vai šaurus tos soļus mēs drīkstam spērt. Mēs viņus speram. Man šķiet, mēs viņus cenšamies spērt atbilstoši, kā sabiedrība to spēja. Nosekt tās izmaksas, jo tas zaļais virziens nav lēts, bet skaidrs, ka mums jau nav īsti citas iespējas, jo tas resurss atkal ir ļoti ierobežots, ar kuru mēs šobrīd esam pieraduši darboties. Līdz ar to neizbēgams ir tas zaļais virziens. Bet tajā visā, tajā virpulī esot iekšā, ir tāda laba sajūta, jo mēs cenšamies šobrīd atkal realizēt, tā kā es saku, mums kolektīvā saku, ka mums atkal ir tādas neprātīgas idejas, uz kurām mēs ejam mētiecīgi, un redzam, kā arī viņas īstenot, lai kopumā Valmierai, Vidzemē mēs radītu jaunus papildinājumus atkrituma apsaimniekošanas sistēmai. Neesam tur kautrīgi, jāsaka, godīgi Latvijas līmenī mēs izskatāmies ļoti labi, un pilnīgi noteikti ar to, ko tagad nākamajos 2-3 gados izdarīsim, mēs atkal radīsim kaut kādu jaunu piedāvājumu, jaunas iespējas sabiedrībai. Un tad visā ir viens teikums, kas pasaka visu, kad būs 2 iespējas, tev varēs būt čakls un tu varēs būt slinks. Un ja tu būsi slinks, tad atkrituma apsaimniekošanas maksa tev tikai pieaugs, un tu visu metīs vienā vietā, vienā konteinerā. Un tā vienkārši sakot, par to naudu, ko tas slinkais būs samaksājis, tiek uzbūvēta sistēma čaklajam, kā viņam maksāt mazāk. Un ietaupīt resursus un nodot labākus resursus, kvalitatīvākus resursus nākotnē pārstrādē. Jo jums arī, lai pārstrādāt, ir svarīgi tīrs materiāls. Jā. Lai viņš ir bez piejaukumiem. Vai maksimāli mazāk. Jā. Mans polietilēna maisiņš iemests pie sadzīves atkritumiem. Viņš ir derīgs pēc tam pārstrādēji. Maisiņš ir tik liela problēma. Mēs kad vēl neizmantojam šos biodegradablos maisus lielveikalos, tad maisiņš ir problēma numur 1. Iedomājieties, ko mēs to maisiņu darām. Tas maisiņš ir visur.
jūs kā veikalā, katrs mēs nopērkam preces veikalā, saliekam iekšā maisiņā, aiznesam to maisiņu uz māju, ko mēs izdarām? Mums katram taču ir atvilknīte, kur glabājas maisiņi. Bez mazvai. Jo tad, kad mums vajag atkritumu urnā vai tajā konteinerā ielikt maisiņu, mēs paņemam no tās atvilknītes to maisiņu un ieliekam. Tas nekas, ka tas maisiņš ir nepārstādājams. Lielākoties tā tie bija. Tad, kad ir atkritumus, esam pielikuši pilns, to maisiņu aizsienam un aiznesam uz to zaļo konteineru un izmetam. Tad, kad tas maisiņš atbrauc pie mums uz aprits ekonomikas un daibu vai uz Kaldītēm, tad mums ir speciāls maisiņu plēsējs, kas to maisiņu atplēš vaļā. Un tas maisiņš ir tas, kurš nepārstrādājas. Un tas maisiņš vienmēr tajā vējā tiek pacelts augšā. Tas maisiņš ir tas, kas tur visur ir pa vidu, un viņš visā tajā procesā ir tā kā tāda suņa nagla, ja? Tas maisiņš tur ir pa vidu. Un tagad jau atceramies, kādreiz gājām uz veikalu tiem tīkliņiem. Tagad jau atkal moderni. Tagad atkal ejam ar tīkliņiem. Jā. Tagad aizvien vairāk redzam, kad jau no mājas ir, tu stāvi veikala rindā, kad jau no mājas ir paņēmis līdz maisiņu, audumu maisiņu, papīra maisiņu. Un tu redzi tās izmaiņas. Viņas atkal sākas. Pamazām mēs atgriežamies. Un tas viss atkal tā kā no tās bērnības ir atnācis atpakaļ. Un atkritumi, tur mēs varēsim strādāt, izglītot, komunicēt mūžīgi. Tas, ko mēs tikai pilnīgi noteikti varam izdarīt, mēs varam to censties izdarīt lētāk, ērtāk un cilvēkam saprotamāk. Un tā, lai viņam tas ir viss dzīves viņa tajā ceļā ikdienā pilnīgi pa ceļam, lai nebūtu kaut kādas speciālas kustības jāizpild. Bet, atgriežoties atpakaļ pie maisiņiem, kas ir tā suņa nagla. Bet tie melnie maisi, kas ir atkrituma maisi, tie tāda pati problēma ir, kā mans, laikam, lai nesauktu nevienu konkrētu veikalu vārdā, ja, tad no pārtikas veikalu, man tāds klasiskākais atkrituma maisiņš ir pārtikas veikala maisiņš ar visu logo. Kāds kurš, bet tie melnie, kas ir rullītī, tie arī ir problēma. Jā, jums jāstāsta ir, vai viņš ir pārstrādājums vai nav. Ir arī melnie, kur ir pārstrādājumi. Bet pārstrādājumā maisiņam ir tāda mazliet tāda koka smarža. Protams, arī ir uzlīmīta virsū biodegradabls, bet viņam ir tāda smarža. Un skaidrs, ka viņš nav tik izturīgs kā tas parastais. Ja jūs tur mēģināt tā pirkstu viņu caurdurt, ja, tad to parasto jūs, grūtāk jūs pārdus, bet biodegradabls viņš tomēr ir ātrāk, jo viņam tomēr ir jāsadalās ar kaut kādā laikposmā. Bet, es teiktu, vienalga, viens vai otrs, tomēr papīrs vai tā kuļķinīte, auduma vai tā rūtotā, kas kādreiz bija, tas tomēr ir vislabākais variants. Jā, jo īstenībā atkrituma konteinerā, padomājot arī ieradumus, ja, tad principā viņš ir pilns ar daudz maisiņiem. Tas ir, mums pastaigā šobrīd pa veikalu un pavēro. Mums maisiņi ir visur. Un tad, kad mēs aizbraucam uz to aprits ekonomikas centru Daibu vai Kaldzītes, tad vienīgais, ko mēs raugoties uz atkritumu krātuvi redzam, mēs redzam tik daudz maisiņus. Visu lielveikalu maisiņus mēs tur varam ieraudzīt. Šobrīd gan mēs jūtam, ka te ir tā pārēja uz tiem biodegradabliem maisiem, kas jau ir daudz labāk. Bet, vienalga, tas vēl joprojām ir maisiņš, kuram ir jāsadalās kaut kādā laika posmā. Cik labi vai slikti katrs to izdara vēl. Un kā mums iet ar pārstrādi? Tu noteikti esi šajā jomā dziļi iekšā arī kā šīs aprites saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas aprites saimniecības uzņēmumu asociācijas vadītāja vietnieks. Un mēs dzirdam, ir kaut kur autoriepas, ja, ko tur ceļos var izmantot. Tad pat Valmierā es zinu, ka no otrais pārstrādāt papīra taisa olu kastītes. Ja. Kā mums iet ar šiem uzņēmumiem? Viņi rodās šie savākties atšķirotie atkritumi, jūs viņus kaut kur eksportējat vai viņi paliek te patās vietas. Un jūs esat tas, kurš savāc, kurš sadala pa frakcijām un droši vien piedāvā šiem te pārstrādātājiem šo materiālu. Kas notiek? Ja? Tad mums interesē ikdienas cilvēkam tās riepas, kur tās paliek. Vienu brīdi servisi prasa maksu, citā neprasa. Tad atkal ir, es zinu, ka ZAO
šie te ekolaukumi, ja, kur es bez maksas var aizvest. Kāds cits par to samaksā, vai valsts to nosubsidē, ja, vai jums ir reāla vieta, kur jūs saņemat kaut ko pretī arī par tām lietām? Jā, šī sadaļa arī ļoti interesanta, jo katram tam materiālu veidam, vai tas, piemēram, vai tās ir pētpūdeles, vai tās ir riepas, vai tas ir stikls, vai tas ir, tā jebkas, ko mēs iedomājamies, ko mēs varam uz pārstrādi nodot, katram viņam ir tāda savu tā bilance. Bet tas mūsu mērķis ir izanalizēt un, piemēram, pie riepām saprotam, ka mēs labprāt tās riepas piedāvājam ekolaukumos pieņemt bez maksas, 4 no katras mājsaimniecības gadā. Tas ir daudz labāks solis, lai gan mums pozitīva matemātika tajā visā ciklā ar riepām nav vispār. Mēs viņus bez maksas esam paņēmuši. Mēs no katra no tā 21 ekolaukuma visā Vidzemē aizvedam uz Daibu vai uz Kaudzītēm. Tad mēs viņus realizējot, mēs šobrīd piemaksājam apmēram, 40 eiro par tonu. Mēs piemaksājam par tām riepām. Bija laiks, kad mēs piemaksājām pat 96 eiro par tonu. Bet tajā kopējā materiāla tajā bilancē mēs saprotam, ka labāk mums, tā kā, es teiktu, šķērs subsidēt tās riepas ar kādu citu materiālu veidu, nekā tās riepas nonāks kaut kur mežos, nonāks vēl kaut kur. Tās riepas Latvijā šobrīd viņas gāja, kādreiz pārstrādāja, tad atkal nepārstrādāja Latvijā, un šogad plānos atvērt rūpnīcu. Bet tas riepu tirgus ir būtiski sakārtojies arī ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kad ir konkrēts procents noteikti, cik riepas, ja viņas ir laistas tirgu, cik konkrēts procents, cik viņas ir jāsavāc atpakaļ. Un tas ir uzlabojis to, ka nav tik liela vairs to riepu uzkrājumu, un tā vairs nav tāda problēma, kā tas bija kāds 2-3 gadus atpakaļ. Tas, kas attiecās atkal uz citiem materiālu veidiem, es nevaru nepieskārties, kad no visa šī materiāla cikla tika izņemts ārā materiāls, kuram bija visaugstākā cena, un kas bija viens no tiem materiāliem, kas ļāva tai sistēmai labāk attīstīties un varbūt operatoriem, atkrituma apsaimniekotājiem piedāvāt kaut kādus labākus risinājumus ekolaukumos un priekš šķirošanas arī, jo varēja nokompensēt ar to materiālu, kas šobrīd aiziet depozītā. Jo tas ir absolūti tāds labākais materiāls, tīrākais materiāls, kuram vienmēr bija laba cena, un tad par to cenu labu varēja kaut ko izdarīt, kā es minēju, tām riepām vai ar kaut ko citu. Šobrīd tā spēja izdarīt ir zemāka. Nekā tas bija vēsturiski, tad, kad šis depozīts tika apsaimniekots no apsaimniekotāja puses. Šobrīd tam tika izveidota valstī jauna sistēma, un tā strādā. Skaidrs, ka tas bija jādara, stāst tikai, vai tas bija tas pats efektīvākais veids, kā to paveikt. Bet savēlkot tādus plusus un mīnus šajā depozīta sistēmas ieviešanā, un šobrīd jau, es nezinu cik gadus, bet jau vairākus gadus mums ir šī sistēma, kur nesam pa pudelei, liekam iekšā. Es atceros, pirms šīs sistēmas, tad arī savā ģimenē mēs atkal krājām maisā, bez maisiņiem nekur, bet lielākā. Jā. Parasti, kas ir lauksaimniecībā izmantojama maisa. Un tad reiz mēnesī, dodoties uz šiem ekolaukumiem, tad bija speciāla vieta, kur varēja, es neatceros, ar visu maisu vai izbērt. Bet bija tāda sistēma, un tad ievieš šo depozītu sistēmu. Kā tu redzi, tur katrai lietai ir savu plusu, savu mīnusi, un vai varējām citādāk? Tu saki, ka bija arī citi varianti, kas bija iespējams savādāks. Es teiktu tā, ka šobrīd ir, mēs visi mācījām placināt, lai nebūtu jātransportē gaiss. Šobrīd no mazajiem veikaliem tas ir neplacinātā veidā. Ja tas nozīmē, ka ir tas maiss šķietami pilns, bet viņš ir ļoti viegls, jo tur tās pudeles nav daudz iekšā. Nākamais noteikti. Bet placināt jau nevar, placināt jau nepieņem. Jā, tagad nevar. Kādreiz jau mēs, tad, kad nebija depozīta, mēs aizņēmām placināt. Līdz ar to mēs varējām aizvest vairāk ar vienu automašīnu, jo viņš nebija tas gaiss tik daudz tur iekšā. Tad šobrīd visi atkrituma apsaimniekotāji, viņiem ir tieši tie paši punkti, kuri viņiem bija pirms depozīta ieviešanas. Jo pie mums nonāk viss tas materiāls, kur vai sabiedrība nevēlas izmantot depozītu, vai viņi izmeta un kaut kas ir neatbilstošs. Bet
tie paši līdzvērtīgi materiāli. Un paralēli radīta jauna loģistika tiem depozīta materiāliem. Vai nu ir jauna loģistika, vai nu tas depozīts tiek salikts kopā ar pārtiku, kur tiek transportēta tajās pašās automašīnās. Nu, tad ir mazliet tas higienas, tā puse, tad vai desa un maize, ko mēs saņemam, tad viss jau tiek pārlikts ar tām pašām rokām, vai tur vienmēr viss tur ir izdarīts korekti vai nav izdarīts korekti, bet tās plūsmas nav nodalītas, viņas ir vairāk samiksētas šobrīd kopā. Tas, ko vēl noteikti, šis kopējais tas depozīta apjoms ir pietiekami būtisks, lai radītu kaut kādu veidu efektu uz kopējo sistēmu. Tad šobrīd sanāk, kad mēs mazus izņemot ārā depozītu, atkrituma apsaimniekotāji vienu soli paspēja realitātē atpakaļ no tām iespējām, kā viņi varētu attīstīt šķirošanu, jo viņiem pats dārgākais materiāls tika izņemts ārā, un savukārt ļoti nekas cits jauns sabiedrībai jau neradās. Ienāca tā iespēja nodot to depozītu pudeli, ko, manuprāt, tur bija ļoti labi risinājumi arī pirms tam savādāki, bet mēs izvēlējāmies, mēs jau esam visi jau šobrīd pie tā pieraduši. Bet droši vien, ka mūsu uzdevums ir skaidrot, kāpēc mums tas viens solīts nācās paspērt atpakaļ. Mēs nevarējām izdarīt to, ko būtu varējuši izdarīt, ja tas būtu palicis tā kā mūsu tādā darbības lauciņā. Tad, tas... Bet redzēs, tur jau dažādas pieredzes, gan jau pēc kaut kāds laiks Latvija izvērties, tad jau manīs. Manā skatījumā liekas šausmīgi dārgs. Viss tas process. Atsevišķas būdiņas, atsevišķi šie pieņemšanas roboti, it kā roboti, bet tajā pašā laikā vienmēr ir kāds cilvēks, kurš aizmugurē tur kārto, kurš saliek, tas nozīmē, tāpatās cilvēks tur ir iesaistīts, un tas viss jau ir kādam par to jāmaksā, un tu jau saproti, ka tu kā sabiedrības daļa par to visu maksā. Un bieži vien arī mēs ģimenē esam 8 cilvēki, es sieva un 6 bērni, un mums tās pudeles droši vien ir vairāk nekā vidēji. Uz vienu mājsaimnieci. Nezinu, cik reiz vairāk jums ir? Nedaudz vairāk. Un mums daļa bērni ir skolnieki, un daļa ir mazāki bērni. Un tad tie mazākiem bieži vien ir daudz jāmāc, ka nevar plēst tās etiķetes. Ik sevišķi tās, kas tā viegli plīst, kas ir no papīra, tad principā sanāk, ka to depozītu samaksā, nopērkot to pudeli, atpakaļ nedabū. Un tu man vienmēr tāds, ja es zinu, ka tā nauda aiziet valstī, ok, es palīdzējis savai valstī, bet šeit tu zini, ka tas ir privāti uzņēmumi, un līdz ar to tāda nelāga sajūta. Mums pat citreiz ir bijis tāds gadījums, kur arī mums parasti bērniem tā ir tāda salduma, ja viņi drīkst nopirkt tad, par to čeku, jo viņi tā kā arī paši savāc, un tad mēs kopā braucam tur nodot, tas mums tāds pasākums ir, un citreiz arī tur varbūt nevajag uz to brīdi, ir paliels tas čekiņš, tur pa 5 eiro, priekš viņiem liela nauda, ieliek tai kabatā, nobružājās, un pēc pāris dienām neņem pretī, un tad ir asars. Un nevienmēr tieši tajā dienā tev vajag uz to veikalu. Man liekas, tik sarežģīti un tik smagnēji. Protams, ja es dzīvoju viens, man ir pāris pudeles tur nedēļā, tad aiziet viņus katru reizi paņemt līdzi, ok. Bet, manuprāt, tādām maisaimniecībām, kur ir vairāk cilvēku, tas tāds diezgan problemātisks jautājums ir. Es arī līdzīgi domāju, ka to varēja, tur varēja būt kaut vieglāk risinājumi. Es atceros, ka tajā laikā bija arī dažādas, arī digitāli savādāk risinājumi, kā to varētu darīt, jo mēs katrs veidojam arī kaut kādu aiz sevi zaļo pēdu, un mums patīk visiem viedīrītes, un mums visiem praktiski viņas ir, un skaidrs, ka tie 5 eiro tajā čekā varēja būt jau kaut kādā aplikācijā vai kur tas bērns pēc tam var uzrādīt un nepazust, un nav iespējas viņam noburžāties. Un otrs man arī, pat mājās vienmēr ir jāmeklē tā vieta, kur tad es tās pudeles krāšu, un man tas ieradums ir tik liels, tā kā tev tā
Coca-Colas vai Božomī pudeli vai tā pieslacīgā ūdens pudeli tev viņi ir, tad gribās viņu automātiski salocīt, lai viņi aizņemtu mazāk vietas. Jo, ja tu viņu nesalok, tad vai tev tur bīst, mums tagad arī bija, dēlam bija dzimšanas dienas balīti mājās, tad tagad es nedrīkst viņus locīt, ja es viņus gribu tajā depozītā. Bet es, protams, mēs no zāla puses izdomājām tad slinko pakalpojumu, nosacīt slinko. Mēs paplašinājām šo dalītu vākto atkritumu līgumus teritorijas būtiski, aizgājām līdz pat ciemiem. Un līdz ar to tad man arī dzīvojot Palsmanē ir šī iespēja, un tad es vēl joprojām saplicinu, tad aizskrūvēju ciet korķi, un tad ielieku zālu konteinerā pie iepakojuma, un man viņi bez maksas aizved. Tieši to pašu izdaru ar stiklu. Un es salīdzinoši maz apmeklēju depozītu. Bērni reizēm ir savākuši, bet tad atkal ir viņi tā nepatīk, ko viņi saka, kad parasti ir pie veikaliem, pie ieejām tas, tad viņi tur kādam ir priekšā ar to savu maisu. Vienreiz man dēls bija savācis lielo 100-litrīgo maisu, tad pašā startā, un viņš ir tieši pie tām ieejas durvīm, un neviens cits netiek garām, un kamēr viņš to katru pudeli izņem, un tur iegriež, tur pareizi novieto, tikmēr jau tur pie tām durvīm vedies, un viņš pēc tam man saka, zini, tēt, es negribu vairāk to sajūtu, ka visi uz mani skatās, un es gribētu, viņš saka, es to labprāt izdarīju, bet ne jau tā, ka es esmu durvis priekšā visiem citiem. Ja, tur ir higienas jautājums, tās citas ir saplicinājušās, un tad viņi atdod atkal apaļ, un kā tu to izpildi. Tas ir tāds, tāpēc man neliekās pareiza sistēma šāda te no ļoti daudziem aspektiem. Vērojot to visu, un īstenībā arī tās pudeles, ko pats saka, tu samīc un ieliec, šāda te opcija ir, bet, zin kā, ja tu esi samaksājis par to lietu, un arī, kā to naudu saņem, iegādājoties šos te dzērienus, samaksāja, un tad vienkārši iedod, un tāpēc arī tas paskatīties līdzi, neesmu baigi sekojis, ko dara ar šo pārpalikumu naudu, vai viņi tiek novirzīti tādai patiesai vidrūpei, līdzīgi kā jau pirms tam runājām, kad ja tas ir sevišķi pašvaldībām piederošs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kā ir ZAO, tad es domāju, ka šeit nav vispār šaubu par to, kad tas labumu guvējs ir visa sabiedrība. Kad katrs šis eiro, kas paliek pāri, viņš tiek ieinvestēts atkal kādā vidrūpas pasākumā, kaut vai kā minēja par riepām. Man īstenībā runājot par petpudelēm, ir atmiņā šie video klipiņi, kur rādīja, kā ir jāmīc. Ar kājām. Un tas arī vēl joprojām ir atmiņā, kā to darīja. Un šie te atsevišķie šķirošanas konteineri, kuros ieliek, man tagad ļoti labi darbojās. Jā, katra tā pārmaiņa ir sabiedrības atkal izglītošana. Un tad esi tādā nulles punktā, ja tu kaut ko būtiski pamaini, jo tas, kas ir labi strādājis, tad tev jārēķinās, ka ir milzīga inerce nepieciešama, kamēr tās pārmaiņas stājas spēkā, kamēr viņas var tā pilnvērtīgi arī izvērtēt. Tev sanāk arī darboties ar starptautiski, kaut kādos, fórumos, formātos, kur jūs samainaties ar gudrībām, atkritumu apsaimniekotāji, un ko citi dara? Jā, sanāk. Katram jau gan uz depozītu ir gājis tā kā pa celmiem. Līdzīgi tāpat varētu teikt tā kā ar bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, šiem brūniem konteineriem, kur katra tā valsts mēģina atrast kaut kādu savu pieeju. Saprot, ka tas jautājums nav tik viegls, tad katra no kaut kāda savu tur tā digitalizācijas pakāpes dažs vispār ir varbūt atmetis ar roku un gaida, kad Eiropas Savienība pakartīs ar pirkstu. Mums kaut kāds aiznākamā nedēļa pie mums ir tāda FEAD, tāda atkrituma asociācija Eiropā, tāda galvenā, kas pie mums brauc viesos. Tad arī mēģināsim noteikti pārnāt arī šos jautājumus, kā varbūt ir kaut kādi pozitīvie piemēri citās valstīs, kā to risina, jo Latvija kopumā uz depozītu neaizgāja, nekādu jaunu Ameriku neatklāja. Un tās lietas, kuras mēs šodien pārnājam, kas varbūt nav tik patīkams un tik ērtas,
un arī nav tik mūsdienīgs jau nemaz vairs. Tomēr tā sistēma, katra sistēma, ko mēs veidojam, vajadzētu ar kaut kā tādu perspektīvu veidot un gadiem drusku uz priekšu. Ne tīri tikai kaut kur nokopēt kādu stabilu pakalpojumu, kā tas strādājas ir kādā no citām valstīm. Te jau tie piemēri tika iepriekš arī daudz minēti. Bet, kas nemeklē, tas jau arī neatrod. Tā arī vēl par tām ārzemēm skatoties, ik pa laikam uzjundīja šis jautājums. Tas gan vairāk ir Pierīgā par šo atkritumu dedzināšanu. Ja es saprotu, arī mums šeit pa maz ir šie atkritumi. Un, kas notiek vispār šajā jomā? Arī citviet pasaulē, jo man liekas, tajās lielajās pilsētās, kur ir vairāk miljonu iedzīvotāji, tur jau pārsvarā visi dedzina, bet kāds vispār ir? Es neesmu baigi iedziļinājies šajos jautājumos, bet par cik man ir nozares profesionālis. Šis sabiedrībā ir skaidrs, ka ir ļoti dažādi vērtēts šī enerģijas ieguve no atkritumiem. Un es varbūt iedošu mazliet tādu savādāku skatījumu, tad kāds pats var izdarīt tādus jautājumus sev un arī tad varbūt rast kaut kādas atbildes. Pirmkārt, mēs pilnībā norobežamies no tā, ka mēs nekad to neesam domājuši no zāle puses, jo mēs esam pa mazu. Mums ir pa mazu atkritumu apjoms, lai gan, piemēram, Latvijas atkrituma apsaimniekošanas plānā ir iezīmēts, ka Valmierā varētu būt kāda šāda vieta, bet nekad Valmiera to nav apspriedusi un nekad nav domājusi. Un, ja godīgi, tad tas, ja kādu uzbūvēs Rīgā, tad tā būs pirmā un vienīgā Latvijā, ja tas atkrituma apjoms ir par mazu. Un ar tādām jaudām, kā tur tiek plānots. Bet iedošu citu aspektu. Mēs šobrīd mēs jau pieskārāmies tiem maisiņiem. Un šādi dažādi savienojumi, plasmas savienojumi, katru dienu veidojas arvien jauni un jauni. Un tā pārstrādes otrreizējā izmantošanas, materiālu otrreizējā izmantošana, būtiski kavē. Tas nozīmē to, ka pārstrādē uz iepakojumu, kādus mēs materiālus izmantosim iepakojumā, katru dienu tās iespējas arvien attīstās. Viņš paliek klientam ērtāks, feināks, patīkamāks, mīkstāks. Tur tā pielāgojās, jau tam produktam jau maksimāli. Un savukārt tā pārstrāde, viņa kavē, un viņa nekad nenoķers to iepakojumu ražotāju. Ja vien nebūs tāda strikta likumdošana, nepateiks tam iepakotāju ražotājiem, ka tu nedrīkst radīt neko jaunu, neizmantojot tādus materiālus, kurus nedrīkst pārstrādāt. Un tas nav pateikts tā pilnībā, un vēl aizvien tiek izveidoti šie jaunie materiāli. Un līdz ar to ir tāds milzīgs kavējums, un tā kavējuma visa tā daļa ir tas nepārstrādājamais materiāls, kas ir nonācis, kas ir izmantots, iepakojums nonācis līdz atkrituma apsaimniekošanas šiem poligoniem, aprits ekonomikas centriem, un ar viņu tev nav nekādas opcijas. Tu pat viņu šķirojot, darot, tev nav kam viņu atdot, jo viņš ir nepārstrādājams. Un tad vienīgā opcija tev ir viņu noglabāt atkritumu krātuvē, atkritumu kalnā. Un par to mēs katrs kā sabiedrības loceklis atkritumu samaksājam 130 eiro par tonu šobrīd, šajā gadā. Pagājušajā gadā mēs pārskaitījām vairāk par 7, tad kopā bija 7 miljoni, mēs saskaitījām nodokļos, vairāk par 4 miljoni bija dabas resursu nodoklis, ko patiesībā samaksā visi sabiedrības locekļi. Par to, lai vienkārši noglabātu viņus kalnā, atkritumu krātuvē. Tāpat laikā mēs pretī pērkam siltumenerģiju, elektrību par salīdzinoši augstu cenu. Tas nozīmē, ja mēs skatāmies tā ja kāda cita valsts uz mums skatītos, teiktu, bagāta sabiedrība. Viņi spēja samaksāt nodokli, lai tos nepārstrādājamos materiālus noglabātu atkritumu krātuvē, un viņi spēja nopirkt dārgu siltumu un elektrību. Un te ir tā atbilde, ja mēs to, ko mēs samaksājam par tiem atkritumiem noglabāt krātuvē, turpinātu maksāt, tad cik mums varētu būt lētāka enerģija, elektroenerģija, un cik mums varētu būt lētāks siltums. Bet kur tā nauda, tas mērķis, viņi papildina tikai valsts budžetu, vai viņi aiziet kaut kādam konkrētam mērķim un uzdevumam? Viņi šobrīd aiziet, tātad 26. gadā sadalījums ir sekojošs. 40% nonāk valsts budžetā,
un tas ir valsts budžetā kasē, un es nezinu, kam tālāk. Savukārt 30% nonāk tai pašvaldībai, kuras teritorijā ir šie aprits ekonomikas centri. Daibas gadījumā tās ir Cēsis, Kaudzīšu gadījumā tā ir Gulbene, 30%. Un atlikušie 30% sadalās uz visām tām pašvaldībām, no kurām uz to konkrēto aprits ekonomikas centru tos atkritumus ved pret iedzīvotāju skaitu. Tad viņi tā kā griež atpakaļ. Jā, tas ir panākts šobrīd. Kādreiz viss palika valstī, tagad atgriežas. Un līdz ar to pašvaldībām būs vismaz kaut kāds finansējums, pa ko īstenot nākotnē dažādas vides projektus. Vides izglītošanas projektus, reāli vides projektus, kas ir saistīti arī ar dzīves telpu. Tad droši vien jau arī tas valsts budžeta sadaļa ir, kuru tad paredz caur varam visticamāk, kaut kādām arī aktivitātēm, kas nosacīts tā kā. Jā, bet jārēķinās to, ka 35. gadā mēs Latvija esam apņēmušies pildīt Eiropas Savienības direktīvas, ka 35. gadā mēs atkritumu krātuvē drīkstēsim noglabāt tikai 10%. Mēs, piemēram, noglabājām pagājušā gadā 45%. Tas nozīmē, ka mums būtiski jānodod otrreizējai izmantošanai. Tur sanāk tā kā divi tie ceļi. Viens ir šķirot un pārstrādāt, un otrs ir, laikam, dedzināt nav pareizi teikts. Te tagad ļoti būtu svarīgi ieviest tādu skaidrību. Tur bija termins, kā pareizi jāsaka. Ne tikai termins ir, bet tad, kad mēs runājam par enerģijas iegūšanu no atkritumiem, tad mēs nerunājam par tiem materiāliem, kurus mēs varam otrais izmantot. Tie ir jānošķiro šākā tā. Bet mēs tikai runājam par tiem materiāliem, kurus mēs šobrīd noglabājam atkritumu krātuvē, jeb atkritumu kalnā. Un par to samaksājam dabas resursu nodokli. Lai mēs mazāk noglabātu tajā atkritumu kalnā, no tiem mēs varētu iegūt enerģiju. Tas ir tas atkritumu enerģijas iegūšanas. Jā, no maisiņiem iegūt enerģiju. Ja mēs šobrīd iebraucot Daibē vai iebraucot Kaudzītēs, skatāmies, kā tie maisiņi vēja virpulī griežās, viens otru paceldami augšā, tad tajā brīdī mēs varētu redzēt noteikti, cik viņi mums saražo elektrību vai siltumjaudu. Bet tie ir sarežģīti projekti, tie ir ļoti smagi projekti, jo skaidrs, ka te ir jāatrod ļoti labs balans starp sabiedrību un to uzņēmēju. Jo te nevar būt, tam balansam ir jābūt ļoti labam, un visticamāk to sabiedrības locekļu, tā vieta ir jāatrod perfekta, kur atrasās, lai maksimāli mazāk sabiedrībai traucētu. Es esmu bijis tādās šajās pārstrādes enerģijas iegūs vietās, kur tā filtru sadaļa ir 3 reizes lielāka par to pašu katlu, kur tie atkritumi tad tur beigās to enerģiju dod. Ja? Un tur, lai būtu visiem pārliecība, ka gan tiek kvalitatīvi izdarīts darbs, tieši būvēšanā, gan uzraudzīšanā, gan lokācija ļoti laba, lai tiktu atrasta. Lai mazāk skartu iedzīvot. Es tāpat laikā esmu bijis Vācijā, esmu bijis pilsētā, kas ir dedzinātava blakus vecpilsētai. Lietuvā šīs dedzinātavas ir Igaunijā. No Baltijas valstīm mums ir vienīgiem, kuriem nav. Man šķiet, Eiropas Savienības valstīs es pat nezinu, vai kurai vēl otrai nav šādas enerģijas iegūs vietas. Jā, tur jau sanāk, tas tev jābūt ir tuvu pilsētai, jo tur ir izmantot siltumu. Jā. Un te pašā laikā tu negribi pie pilsētas, jo tas traucē cilvēkiem. Jā. Gan emocionāli, laikam jau fiziski tā mazāk tā dūmainība un droši vien kaut kādas jau smakas, kaut kas tev tur izdalās. Gan no pašiem atkritumiem, gan no tā, kas nāk ārā no tās kursteņa. Nē, es tajās rūpnīcās, kur es esmu bijis kādās 5. Nevienā neesmu saskatījis pazīmes, kas pirmkārt es pat vizuāli nevarētu pateikt, kas tur notiek. Tur ne no āra, ne no smakām, ne no skursteņa dūmainības, ne no kā es to nevaru pateikt. Tas ir... Visi tā nosakts? Tur neko nevar pateikt. Tas pat Igaunijā, tāpat Kaunijā mēs varam apstīties. Bet, piemēram, to atkritumu, kas ir sagatavots, atšķirots materiāls priekš šīs enerģijas iegūs,
Tad viņš ir slapjš, tur ir organika, nav, viņš ir sauss vai kā tāpat frakcija? Organika dod lielāku mitrumu, līdz ar to mazāku kaloritāti. Organika ir tie brūnie konteineri, kas mums jau jācenšas šobrīd pēc Latvijas apstiprinātās likumdošanas vai nu pārstrādāt rašanās vietā, tas ir kompostējami pie sevis mājās, vai izvēlamies to brūno konteineru. Un tā ir cita plūsma. Tur no tās mēs šobrīd iegūstam Daibē enerģiju, mēs iegūstam biogāzi, un šajās augstajās dienās mums tieši bija jāpalaiž biometāna ražošana. Mēs esam izveidojuši mazu tādu biometāna ražošanas rūpnīcu un gribam nodrošināt 10 līdz 12 savas automašīnas ar pašu saražotu biometānu. Tad tāda vīzija nākotnē, kad jūs pārējiet uz biometāna automašīnām, nevis uz elektromašīnām? Mēs pāriesim uz... Mēs ļoti daudz pētījām 3 veidus – ūdeņradi, elektrību un biometānu. Ar ūdeņradi mums sanāca ekonomiskais špagats. Un tas ir tā, ka automašīnas iegāde ūdeņradim ir tieši 4 reizes dārgāka par parasto dīzeļu mašīnu. Viņa nepilnu miljonu maksā. Viena pati mašīna. Ūdeņraža cena mēs uztaisījām pat iepirkumu. Ūdeņradis uz kilogramu maksāja 21,50 €. Smagai mašīnai, lai nobrauktu 100 km, vajag 8 kg. Tas nozīmē, ka mums degviela izmaksā nevis kā dīzeli, pieņemsim 50 līdz 60 € 100 km, tad tur mums izmaksā 8 reizes 21, tad 160, tad 3 reizes dārgāk. Mašīna 4 reizes dārgāk, degviela 3 reizes dārgāk. No špagatas tas ir kaut kas tas ir kaut kas sāpīgs. Tas ir kaut kas tik sāpīgs, ka man trūkst pamatojuma, lai es to vispār varētu izstāstīt īpašniekiem, nerunājot par sabiedrību. Es pilnīgi noteikti esmu par zaļo kursu, bet par tādu zaļo kursu, kur mēs varam paiet. Ar mazākiem solīšiem, bet lai sabiedrībai viņi varētu tā kā nopirkt to pakalpojumu. Lai tas būtu iespējams, lai nebūtu milzīgs pakalpojumu cenas lēciens. Jo tas atkal radīs pretēju efektu. Viss nenonāks tur, kur viņam jānonāk. Tad par elektrību. Elektrībai mēs izmantojam šobrīd pirmo un vienīgo smago automašīnu Latvijā, kas ir ar elektrību atkrituma mašīna darbināma. Un elektrības stāsts bija tāds, ka elektrības cena mašīnai jaunai ir apmēram 470 000, 2 reizes dārgāk par dīzeli. Bet problēma ir tāda, ka, ja ir lēta uzlāde, un mēs arī ražojam elektrību Daibē, tad ir dārga tā pamatlīdzekļu iegāde. Un tad atkal tā vidējā cena ir salīdzinoši augsta. Mums palaimējās iepirkumā, mēs iegādājāmies mazlietotu ar līdz 6000 km pa 250 000. Adekvāti tā kā maksāja dīzels. Ja. Bet problēma augstajā laikā ir, varam nobraukt ar viņu ļoti maz attālumu. Mēs šobrīd ar viņu varam pastrādāt tikai Valmierā un Cēsīs. Un lielākais elektroenerģijas patēriņš ir atbraucot no Daibas līdz Valmierai vai līdz Cēsīm. Un tad, kad viņi strādā pa pilsētu, tā baterija tā neizlādējas. Mēs varam nobraukt 150 km šobrīd ar viņu. Bet mūsu vidējais maršruts ir 220-230 km ar lauku teritorijām. Tad, trešais variants ir šis biometāns, kur mēs sapratām, ko tad mēs paši Daibē ražojam. Mēs ražojam elektrību un mēs ražojam biogāzi. Un tad mums atliek vai no biogāzes mēs tālāk taisam elektrību vai biometānu. Biometāns ir augstāka pievienotā vērtība. Biometānam šīs automašīnas ir apmēram par 10% tikai dārgākas nekā fosilās automašīnas. Līdz ar to mēs šobrīd izšķīrāmies to darīt ar biometānu. Plus mēs biometānu varam arī uzkrāt. Mums viņš nav uzreiz jāizlieto, lai gan tur ir, protams, atkarīgs no tām tvertnēm, cik mums ir lielas uzkrāšanai. Bet šobrīd esam, un biometāns mums ir absolūti zaļais, jo mēs viņu esam saražojuši no atkritumiem. Tas ir tāds skaidrs, ka mēs no tā nekur neizbēgsim, bet tas, ko es arī teicu mūsu sarunas sākumā, tam visam par pamatu ir ekselītis. Vecais, labais ekselītis. Jā, un tā biometāna cena, tad viņa sanāk lētāka, līdzvērtīga dīzelim. Līdzvērtīga dīzelim. Un
Jā, jo mēs šobrīd tas, ko Trumps dara ar Venezuelu, mēs skatāmies ar tādām, tas mums tikai var pagarināt atmaksāšanās laiku. Ja degvielas cena krītās, tas mums pagarina atmaksāšanās laiku rūpnīcai. Jā, un salīdzinot to pašu Excel skatoties, tad elektrība pret saražoto šo te biogāzi, ne biogāzi, bet biometānu, tad sanāk, kad izdevīgāk ir ražot savu pašpatēriņam šo te biometānu vai tomēr ražot elektrību un pārdot viņu tīklā? Šobrīd tās elektroenerģijas pārdošanas, ir atkal, tas tirgus staigā. Ļoti interesanti viņš staigā. Tagad ziemā varam vērot, ir augsta cena. Vasarā tā cena bija pretēji, viņa pat tuvojās jau nulai. Un tās svārstības, mēs nespējām kaut kā viņus noprognozēt, kas būs nākamajā gadā un aizmakā. Un tieši tā nestabilitāte vai tā neskaidrība ir tas, kas bija izšķirošais tajā lēmumu pieņemšanai par labu tam biometānam. Bet jūs tā biogāzes ražošana ir no kādas mehāniskas ietaisas, vai tās ir vienkārši trubas? Mēs viņus saražojam divos veidos. Mēs saražojam biogāzi, mums ir no atkrituma krātuves, kur ir mehāniski ieraktas caurules, pa kuru mēs sūknējam ārā no atkritumiem biogāzi. Un tad mums ir rūpnīcā, kur mēs pārstrādājam bioloģiski noārdāmos atkritumus. Kas jau ir process, kur mēs radām šo biogāzi, kurā mēs viņu varam saražot vairāk vai saražot mazāk, kur tādēļ mēs arī strādājam to, lai šos brūnos konteinerus attīstītu, lai varētu, tas ir tas saturs, ko mēs šajos... Tur maisiņi nav? Tur mēs lasām daudz nost. Ja tad ir tie biodegradablie maisiņi, bet tā maisiņa problēma ir, man strādājot atkrituma apsaimniekošanā, man maisiņa problēma, es reizēm smējos no tās reklāmas maisiņš vajag, maisiņš nevajag. Bet lapas, piemēram, ko mēs pilsētā redzam rudenī savās lapas, tās aiziet arī pie jums? Jā. Un tās arī ir pārstrādājums biogāzē, vai tās nav? No lapām mēs taisām jaunu produktu, Zalu zemi. Mums ir stirpas, tāds stirpas, kur tāds betona malas ir, un betona aizmugurējā daļa, un apakšā no tā betona pievadīts skābeklis, gaiss. Mēs tās lapas saliekam šajās stirpās, izklājam, tad viņus speciāli pārsedzam ar tādu speciālu tentu pāri un pušam viņās iekšā gaisu un pātrinam trūdēšanas procesu. Tad mēs viņus maisam, un tā rezultātā pēc tam mēs iegūstam kompostu, no kura mēs vēl izlaižam savu speciālu iekārtu, atsijājam no stikliņus, piemaisījumus, vieglās frakcijas un sagatavojam tādu produktu kā Zalu zeme, ko mēs šobrīd arī pārdodam beramā veidā, bet esam izsludinājuši iepirkumu, mums viņš noslēgšanas stadijā, būs arī fasēšanas iekārta, un mēs ļoti ceram, ka šā gada vasarā mēs abos eko laukumos varēsim piedāvāt 15 vai 20 kilogramīgus maisus, kurus jūs varēsiet nopirkt un izmantot savai zaļumsaimniecībai. Bet es tur varēšu audzēt arī gurķus un tomātus vai tikai mauriņu? Tāpēc mēs viņu saucam, Zalu ir atkritumi un Zalu zeme. Un tādēļ es ļoti uzstāju, ka, lai būtu šāds nosaukums, lai nav, piemēram, tur debesšķīgais komposts, ja, tā nav mūsu niša. Mēs Zalu zeme, ja, līdz ar to es ieteiktu apstādījums, puķes un neko ēdam, jo tomēr tas ir bijis pie mums, kur ir atkrituma saimniecība. Mēs nevaram nogarantēt, ka tur nav bijusi iekšā kāda baterija, un kaut ko tur kādu pilīti izdarījuši, bet, protams, viņi nosijāta nost, viņa vairs nebūs, jo mums tad, ka mēs viņu pārdosim, ja. Bet ir šie faktori, kāpēc mēs sakam, tā ir Zalu zeme, un tādēļ labāk apstādījums, mauriņi, kaut ko tādu, kur nevajag ūdeni un neveidojas kāds tomāts vai gurķis, ko jūs pēc tam... Kaut ko var... Jā. Kaut kādi smagie metāli, vēl kaut kas var migrēt. Mēs, protams, veicam testēšanas pārskatu, katrai dodam līdz tās testēšanas pārskats, un tās analīzes nepārsniedz, ja, bet viņš vienalga, viņš būs zemākas kategorijas par kompostu, kas speciāli ir sagatavots
veidots pēc kaut kādas formulas. Bet, principā, apzaļumošanai brīvi cilvēki varēs doties vasarā uz ekolaukumiem. Mums bija Bermā veidā 10 eiro tonnā cena, iedomājies. Ļoti konkrēti spējīgi. Jā, ļoti. Redzēs, ka jūs viņu atkal saliksiet maisiņos. Kas tad būs? Būs tikpat maisiņš. Būsiet atkal iedagūjuši maisiņus, bet es ceru, ka tie būs tie noārdām. Tie būs. Tiem jābūt noārdām. Pēc tā maisiņa tēmas, cik mēs vismaz pēc tā jūsu tā virzienu, to mēs tad... Man makets nav pat formas, varbūt jāņem tad ir papīra vai kaut kas tāds, ir tie dubultie. Es zinu, man ir aitas 4 mājās, tad es pērku tām aitām, tad tur ir kaut kas tāds, kas sadalās. Jā, kaut kādu tādu. Un tad tas no biogāzes, tad paliek pār tas digestāts, tad tas aiziet tur pie tā kompostu vai ko jūs ar to darat? Šobrīd mūsu digestāta kvalitāte, ņemot vērā, ka tas, kas ir no rūpnīcas, viņš mums iet ilgi pa apli un beigās viņš mums iet uz attīrīšanas iekārtām. Jo mums tomēr tas, ko cilvēki iemet vēl aizvien brūnajā konteinerā, vai tas, ko no sadzīves atkritumiem, to bioloģisko daļu, ko nošķirojam nost. Tur tāpat ir bijusi baterija klāt, tur tāpat ir bijis kaut kas, līdz ar to mēs viņu lauksaimniecībai neizmantojam, šobrīd nerekomendējam. Tajā brīdī, kad mēs redzēsim, ka tas šķirošanas process cilvēkiem būs uzlabojies labāks, tad mēs par to varēsim runāt, bet šobrīd es domāju, ka mēs to... Izklausās, ka jāpiestrādā pie tām baterijām. Ka tas diezgan nonāk. Daudz kas jau nonāk. Parasti mums uzdod to jautājumu, kas ir tas, ko jūs esat atraduši tādu wow. Gandrīz visu. Tā atbildi. Grūti pārsteigt, jā. Grūti pārsteigt, jā. Grūti ir tā. Protams, vienmēr ir tie laulības gredzeni, kuri ir iekrituši, maki, kuri ir iekrituši konteineros, un te pēdējais bija kaut kāda unikāla zābaciņa bērnam, kuri tika meklēti. Bet teiksim, tas veiksmes faktors Mazs ir, ja? Bet bieži griežās cilvēki pārbaudīt mašīnu atslēgas. Jā. Iedomājieties tagad to principu. Tad automašīna dienā apkalpo kādas 100-150 adreses. Konteineri, ko viņi iztukšoja, ir vēl vairāk, jo vienā adresē mēdz būt vairāk tā konteineru. Tas katrs gandrīz otrais konteiners, kas nonāk mašīnā, tiek speciāli saprasēts. Tā mašīna aiziet hidrocilindru, viņa aizspiež visu saturu līdz galam, tad nāk atpakaļ, atbrīvojas vieta nākamajam. Un tā tiek visas tās reizes, tā prese nostrādā. Tad tas tiek aizbraukts uz Daibi, viņš iebrauc vietā, kur viņš atverās vaļā, izgāžās, un pēc pusstundas ir klāt nākamā mašīna, kas izgāž savu saturu pāri. Pa vidam frontālais iekrāvējs ņem to saturu krauju maisiņu atvērējā. Pat tajā brīdī, kad mēs precīzi zinām, kura tā mašīna ir bijusi. Tad mums viņa jāgaida, mēs Daibē pie vārtiem. Jābūt tik operatīviem, ka jāgaida Daibē pie vārtiem. Un tad mums ir bijis tā, ka mēs novirzam to krautu kaut kur blakus, un tad... pats var braukt vandīt. Mēs baigi neaicinām, bet ir bijuši gadījumi, kad ir kaut kas tāds super svarīgs bijis, tad jā. Bet ir arī atrasts? Ir atrasts, jā. Bet, nav jums tāda sadaļa, piemēram, tur ir kaut kas atlasa tās baterijas jau un visu, un tad tur... Zinu, cik tur 1000 maisiņu ir. Tur gredzenu krātuvi un tā. Mums ir tas onkamburs, kur mums ir atkritumos atrastās lietas, un tad, kad... mēs kādreiz uztaisīsim kaut ko līdzīgu, varbūt tādam muzejam, kur varēs apskatīties tā feini. Tur ir ļoti daudz tāds ieiet un atceries bērnībā, mums taču pareiz bija tas, omītei un opītīm taču bija tas. Tādas lietas, jā. Mēs mazliet tā kā esam tādas izlikuši, lai nepazustu mums, ka tādi laiki arī ir bijuši. Jā. Šis podcasts saucās Vīzija Latvijai. Vīzija Latvijai, un varbūt kāda tava, tāda varētu pārsteigumos noformulēt, Vīzija Latvijai no šajos 3 tavas pieredzes jomās – bizness, pašvaldības un atkrituma apsaimniekošana. Jā, man nav ilgi jādomā, visām 3 būs viena. Un arī kā sabiedrībai es vēl varu pieminēt 4. pēdējo klāt. Mēs visiem mums novēlētu no tādiem runātājiem vairāk kļūt par darītājiem. Jo mēs visās daudzās jomās cenšamies būt tādi eksperti, bet ar skatu no malas.
Un labāk darīsim, ļausim viens otram kļūdīties, pieļaut kļūdas, un tad labot tās. Un mums būs daudz lielāks progress, un mēs daudz lielākiem soļiem iesim uz priekšu gan kā sabiedrība, gan kā biznesa vide, gan skolas, gan ikvienā tajā jomā, par kuru mēs šodien runājām. Tas mums ļaus daudz labāk attīstīties, jo nav tāda cilvēka, kas nekļūdās. Ir tikai ļoti daudz tādu cilvēku, kas neko nedara. Piedodiet, bet neaizējam tajā nedarītāju stāstā. Tas ir mans novēlējums un aicinājums vienlaicīgi. Labāk darām, bet kļūdamies. Tā kā nevar nepaprasīt. Esi bijis saistīts ar politiku, un bieži vien visi prasa politiķiem, ko viņiem vajadzētu darīt, bet ko nevajadzētu darīt politiķiem? Varbūt kā tas atdzirdē. Ko nevajadzētu darīt politiķiem? Viņiem ir ļoti sarežģīti. Viņiem ļoti daudz jāklausās ar ausīm. Ļoti daudz. Nevajadzētu darīt to, ka tev jau tas viss, ko tu dzirdi, šķiet pašsaprotams. Jo man liekas, tam politiķim, viņam ir jācenšas ļoti viegli, mazliet pārformulējuši to domu. Katram politiķim ir jāiztēlojas, kādā tu Latvijā gribētu dzīvot. Tādā ideālajā Latvijā. Tu staigā, klausies riņķī to, ko tev sabiedrība stāsta. Nepazaudē to klausīšanās spēju. Un tāpat laikā salikt to kopā ar to ideālo Latviju, kādā mēs katrs gribētu dzīvot. Un tad jums tikai starp tiem 100 ir jāvienojās. Bet ir redzējums 100 dažādām Latvijām. Un tā būs. Katrs redz savu Latviju. Un tā būs. Bet jāsaprot to, ka ir vairākums. Un katram liekas, ka tā ir vislabākā. Ir vairākums un ir jāspēj pieņemt. Ir vairākums un arī spējā pieņemt tā ir ļoti liela māka. Bet ja mēs to nedarīsim un paliksim, ka mēs katrs esam ar savām domām un ar tām 100 Latvijām, tad mēs stāvam uz vietas. Un tas ir tas ko es sarunā teicu, tas nepieņemtais lēmums. Mums ir jāapzinās, ka labāk ir pieņemt lēmumu. Un pat, ja mēs viņā esam kļūdījušies, tas vienalga ir labāk, jo mēs to kļūdu varam izlabot un iet uz priekšu. Tā. Jā, ļoti labi. Vīzija Latvijai. Šodien sarunas viesis ir Gins Kukainis. Un, kā jau dzirdējām, es domāju, ļoti daudz ir tādas domas, ko paņemt un saprast vīzija Latvijai, lai tā augtu un lai mēs dzīvotu labākā rītdienā. Ja, ir ļoti svarīgi tas, ko izdarīs šodien. Un tieši šī lēmuma pieņemšana. Tas, kas tā strāvoja cauri šai sarunai, tā ir lēmuma pieņemšana, iedziļināties detaļās, ja, un no runātājiem kļūt par darītājiem. Un es domāju, tad tā izaugsme ir neizbēgama. Ja, un es domāju, ka to ļoti ir pierādījis Smiltenes novads. Es īpaši to redzēju tavā laikā. Tas bija tāds tiešām grūdienis, ja, kad tu redzēji, ka tiek pagriezts virzienā. Un šis attīstības virziens uzņēmējdarbība, ja, labi atmaksātu darba vietu radīšana. Un šeit es redzu ļoti daudz paralēlas arī ar Valmieras novadu šodien. Un es domāju, ka tā ir arī vīzija Latvijai. Un es ceru, ka vienā dienā teiks tā, ka mums bieži vien ir tāds paradums teikt, ka darīsim kā Igaunijā, ja, vai rekā tur Igauņi, bet ka Latvijā sākt runāt, kad darīsim kā Vidzemē, ja, darīsim kā Valmierā. Un tas ir tāds, varbūt tavā gadījumā darīsim kā Smiltenē. Ja, vai darīsim kā Latvijā. Darīsim kā Latvijā. Un es ticu, ka mēs varam būt piemērs arī Eiropā, arī citām valstīm. Un man liekas, ka mūsos vēl ir tāds asums. Ja, jo bieži vien, ka tu esi nodzīvojis tādā nemainīgos apstākļos. Ja, visu laiku silts. Vai tā pielāgošanās spēja tā lēnām viņa pazūd kaut kur. Manuprāt, mums vēl viņi ir pietiekami labā līmenī, ka mēs spējam pielāgoties, mēs spējam būt radoši, kreatīvi un
es redzu, ka vienā brīdī būs tas, kad Eiropa skatīsies mums un teiks, ka darīsim kā Latvijā. Lai piepildās. Paldies, Ginti. Paldies, tev par sarunu.